Izskatās, ka jums interesanti ievirs visu laiku klusēt. Jā, ļoti interesanti. Kāpēc jums jāklusē visu laiku? Tāds mums ir uzdevums. Jo? Izskatās, ka tu savus sievietes dalībnieks vadā pa tām vietām, kur tu vakar alus pudeles atstāji. Rītīgi, nē, mēs pārbaudījām. Kā klusējot var kļūt no puikām par vīriem? Var kļūt, es pārliecināts. Tu pats tāpēc gājies cauri. Paldies par dziļo interviju. Izskatās, ka mums ir pienācis laiks doties uz kādu ievirsu, kur vismaz kāds runā. Uz 3x3 teātri. Es dzīvoju Tālavā un es Taurēju. Tur ir diezgan svarīgi, lai tu pateiktu, es dzīvoju Tālavā un es Taurēju. Es dzīvoju Tālavā un es Taurēju. Bet kas notiek, kad jūs pamanāt ienaidnieku? Nu, es pūšu Taurē. Tīriem avotiem ienāca ziņa, ka zeltu 10 000 mārciņus un vēl pasi un sazina kādas biļetes un jebkur varējāt braukt prom. Tikai tad tu sakusties, kad ko? Ka zelts. Zeltu? Tad tu pēkšņi atmūries. Un es nekā nedzirdēju. Es būtu tas sūdīto tauri. Uzzīmēju vienu zirdziņu, vienu lidojošo vienradzi. Un šitas, tas ir, ko viņš visur ies. Viņš ies sitā no augšas, un tad leks, un tad šitā. Bet viens putnēns aizlidoja ar šito mākoni. Tad viņai vajadzēja atkal viņam lidot pakaļ. Tad atkal viņš uzkāpa viņai uz muguras, viņa lidoja atpakaļ. Un tad atkal iekāpa ligzdā, un tad filma beidzās. Pastāst, Emīt, kā tev nometnē te patīk? Ļoti labi. Kas vislabāk? Man ļoti patīk, ka šeit ir ļoti lielas pīrāgus. Pīrāgu? Pīrāgi, ļoti lieli. Kur tie pīrāgi ir? Šeit lejā. Tur ir tāds, mēs divi saucam to par šopu, bet ir veikaliņš, jā? Jā, veikaliņš. Maziņš veikaliņš. Tajā valstī, kur tu dzīvo, tur nav tādi pīrāgi, jā? Nē. Tur pat nav pīrāgi. Kas tu tā ir pa valsti? Jā, tā ir Vīne. Austrija. Slikta Vīne. Tāpēc, ka tur nav pīrāgi? Jā, ļoti slikti. Bet šeit ir vislabākā nometne, jo ir šitādi tādi krosontiņi lieli pīrāgi. Es vispirms domāju, tās ir tādas krosontiņas, bet viņa teica, tās ir pīrāgi. Un es teicu, patiešām, es bišķiņ pagaržēju, ir pīrāgi. Un tad, jā.
redzējis iepriekš tāds liels putns? Nē. Pirmo reizi? Jā, un es tikko pabaroju, man arī iekoda. Iekoda? Jā. Ko nu? Neko. Jāliek ceļmalu lapu? Nē. Kāda viņam ir tā spalva? Viņa izskatās asa. Viņa arī ir asa. Viņa ir tā kā ezītiņa, tāda maziņas spalviņas, ļoti mīkstas, tādas asīgas, forši un ļoti mīļi. No tiem lielajiem nebija tomēr bišķiņ bail? Bija, man ieknābāja, ka man sāpēja, tad man palika bailes, bet es zinu, ka šie te mazie man neko neizdarīs. Kā patika ekskursija? Interesanti. Kas vislabāk patika? Lauki, skaistie Latvijas Kurzemes lauki. Man patika suns no mūžas, man patika kūkas. Ko tas suns darīja? Viņš laizījās daudz un viņš arī ķēra kociņus. Galvenais, kas man patika, ka katrā vietā varēja dabūt kaut ko garšīgu. Pagodami dzīvājamas, baltāji melāji, pagodami dzīvājamas. Sveiki, nometnieki! Kāds ir ražīgs gads, un man ir tāda ceļamaize. Bet ar to, kāda ir tava ceļamaize, padalies arī ar mums! Maris, mēs tā novērojam, ka tu esi strauss pavēlnieks? Laikam, es nezinu īsti, ko. Cik es sapratu, mūsu mācītājs teica, ka šitais strauss laikam kaut kā savu deju izpilda. Tagad es domāju, ka viņš tieši tā izpilda savu deju. Bet vispār putni tevi klausa? Citi putni? Nē.